Sveiki! Iepriekšējā videoklipā Niks paskaidroja labos iemeslus, kāpēc jums vismaz vajadzētu apsvērt eksportēšanu. Protams, ir pilnīgi pamatoti iemesli, kāpēc uzņēmumi neveic starptautisku tirdzniecību. Piemēram, tie uzņēmumi, kas sniedz vietējos pakalpojumus, piemēram, frizētavas un taksometru vadītāji. Acīm redzot, viņu tirgus ir un paliks vietējais. Tomēr nav šaubu, ka daudziem MV ir eksporta potenciāls, taču tie joprojām koncentrējas tikai uz savu vietējo tirgu. Mēs apskatījām iemeslus, kāpēc tas tā notiek. Mēs atklājām, ka šie iemesli ir raksturīgi uzņēmumiem visā pasaulē. Būtībā tos var apkopot kā pārliecību, ka eksportēšana ir vienkārši pārāk sarežģīta, pārāk dārga un pārāk riskanta. Tomēr, ja jūs esat izdzīvojuši un guvuši panākumus savā valstī ar piekļuvi pareizajiem pakalpojumiem un resursiem, ir ļoti iespējams, ka varat konkurēt jebkur, īpaši, ja jums ir spēcīga pieredze vietējā tirgū un valsts mēroga izplatīšana. Šajā video mēs apskatīsim 10 izplatītākos iemeslus, kas tiek minēti, un izskaidrosim, kāpēc tie nedrīkstētu atturēt jūs no eksportēšanas. Mēs parādīsim, ka tie ir mīti. Protams, pastāv arī patiesi izaicinājumi, kas jāpārvar. Mēs tos izklāstīsim un pēc tam paskaidrosim, kā tos var pārvarēt. Esiet pacietīgi, kamēr mēs iziesim cauri šiem punktiem. Dažas minūtes jūsu laika var pavērt iespējams pārdošanas apjomus, kurus iepriekš bijāt ignorējuši. Tomēr, lai jau no paša sākuma noteikti cerības, nav burvju nūjiņas un būs nepieciešams laiks un pūles, lai izveidotu savus eksporta tirgus. Labi? Nākamajā slaidā aplūkosim 10 izplatītus mītus, kāpēc uzņēmumi ignorē eksporta tirgu atvēršanas potenciālu. Tātad šeit tie ir 10 visbiežāk minētie iemesli, kurus uzņēmumi norādījuši, kāpēc viņi neizmanto iespējas, ko sniedz starptautiskā tirdzniecība un neapzinās savu patieso potenciālu. Es esmu pārāk mazs, lai eksportētu. Man vajadzētu koncentrēties uz savu vietējo tirgu. Tas izmaksā daudz bez garantijas par panākumiem, es nevaru konkurēt ārzemēs. Man vajadzētu koncentrēties uz vienu jaunu eksporta tirgu, bet kuru? Ir grūti noorganizēt piegādi, ir sarežģīta dokumentācija, valodas grūtības, es nevaru tikt galā ar tarifiem un netarifu barjerām, maksājumu grūtības un valūtas riski man ir pārāk sarežģīti, lai tos atrisinātu. Tagad vismaz viens no šiem mītiem ir dziļi iesakņojies daudzu mazo uzņēmumu domāšanā un pietiek ar vienu šķērsli, lai pārtrauktu interesi par ārvalstu tirgiem. Tāpēc nākamajā slaidā es vēlētos šos jautājumus aplūkot sīkāk. Labi, tad sāksim. Apskatīsim šos mītus pa vienam un pierādīsim, ka tie nav patiesi. Esmu pārāk mazs, lai eksportētu. Tas reti, kad atbilst patiesībai. Visā pasaulē lielākā daļa eksportējošo uzņēmumu ir MV. Ir taisnība, ka lielie uzņēmumi parasti veido daudz lielāku kopējo eksporta vērtību, taču MV dominē eksportētāju vidū. Tātad, ja citi MV var eksportēt, arī jūs to varat. Man vajadzētu koncentrēties uz savu vietējo tirgu. Tas varētu šķist saprotams, taču tas ir ļoti tuvredzīgs skatījums. Jūsu mājas tirgus veido tikai nelielu daļu no pasaules tirgus. Faktiski neeksportētāji, kuru produkti un pakalpojumi ir eksportējami, saka, mani neinteresē papildu pārdošanas apjomi, ko varētu nodrošināt eksports. Tomēr, ja jums pienāktu jauns pārdošanas pasūtījums no kaimiņu valsts, vai jūs teiktu, nē, esmu pārāk aizņemts? Maz ticams. Ja pārdodat tikai vietējā tirgū, jūsu pārdošanas apjomi ir atkarīgi no jūsu iekšzemes ekonomikas veselības. Tomēr, ja jūs attīstāt eksporta tirgus, ja jūsu vietējais tirgus kāda iemesla dēļ samazinās, pastāv iespēja, ka tie var sekt pārdošanas apjomu samazinājumu dzimtenē. Apkalpojot plašāku tirgu portfeli, jūs faktiski samazināt savu riska profilu. Tas maksā daudz bez garantijas par panākumiem. Tradicionāli bija pilnīga taisnība, ka, lai sāktu, bija jāuzņemas ievērojams laika, pūļu un investīciju risks. Tagad tas vairs nav spēkā, kā redzēsiet šīs atskaņošanas saraksta video materiālos. Tomēr jums joprojām būs rūpīgi jāizstrādā savs eksporta plāns un jāiegulda koncentrētas pūles tā īstenošanā. Es nevaru konkurēt ārvalstīs. Pasaule ir liela ar dažādām vajadzībām un interesēm.
Ja jūsu produktu pērk vietējā tirgū, pastāv liela iespēja, ka tas būs pieprasīts un pieejams arī citur pasaulē. Tas, kas padara jūsu produktu pieprasīt vietējā tirgū, var palīdzēt to pārdot arī ārzemēs. Cena ir svarīga, taču tā nav vienīgais pārdošanas arguments. Nepieciešami arī citi konkurētspējīgi faktori – liederība, kvalitāte, serviss, kredīts, patērētāja gauna. Šie faktori var būt svarīgāki par cenu atšķirībām. Man vajadzētu koncentrēties uz vienu jaunu eksporta tirgu, bet kuru? Tradicionāli uzņēmumiem ir ieteikts izvēlēties konkrētu valsti un pēc tam veikt mērķtiecīgu eksporta kampaņu šajā valstī. Tas nozīmē riskēt ar panākumiem vienā tirgū un, lai iekļūtu tirgū, izmantojot tradicionālos paņēmienus, ir nepieciešams ievērojams laika un naudas investīcijas. Dažkārt pat var būt nepieciešams piedalīties fiziskās izstādēs, kuru izmaksas viegli var sasniegt desmitiem tūkstošu dolāru. Šajā atskaņošanas sarakstā esošie video paskaidros, kā reklamēt savus produktus un pakalpojumus visā pasaulē. Jūs redzēsiet, kas pie jums vēršas, un tad varēsiet izlemt, vai koncentrēties uz kādām konkrētām valstīm. To visu varat izdarīt, neatstājot savu biroju un ar ļoti nelielām investīcijām. Ir grūti noorganizēt piegādi. Patiesībā tā nav jūsu problēma. Ir daudz ekspeditoru, kas piedāvā konkurētspējīgas cenas visiem nepieciešamajiem piegādes pakalpojumiem. Sarežģīta dokumentācija. Ir taisnība, ka eksportam nepieciešama papildu dokumentācija un iespējams būs jāpielāgo iepakojums un marķējums. Tomēr jūsu kravas ekspeditors un vai muitas aģenti var sniegt jums informāciju par nepieciešamajām prasībām. Valodas grūtības. Jums noteikti jāņem vērā valodu atšķirības, īpaši savā tīmekļa vietnē un produktu un pakalpojumu materiālos. Tomēr jums ir pieejami risinājumi bez jebkādām izmaksām vai ar zemām izmaksām. Tie ir paskaidroti videoklipā. Starptautiskā komunikācija. Ja sarunām, izmantojot tiešsaistes videokonferences, ir nepieciešami tulki, arī tos var viegli un izmaksu ziņā efektīvi noorganizēt. Tarifu un beztarifu barjeras. Jums noteikti vajadzētu par tiem zināt. Pārsvarā tās ir samērā nelielas problēmas. Tomēr tās nav problēmas, kas jārisina pašam. Jūs varat pārbaudīt ITC tirgus piekļuves karti. Šis pakalpojums identificē muitas tarifus, tarifu kvotas, tirdzniecības aizsardzības līdzekļus, normatīvās prasības un preferenciālos režīmus, kas piemērojami jūsu produktam. Saite ir zemāk esošajā aprakstā. Tāpat arī jūsu ekspeditors spēs jums sniegt visu nepieciešamo informāciju. Maksājuma grūtības un valūtas riski. Jums noteikti vajadzētu nodrošināties pret maksājumu un valūtas riskiem. Tomēr tie ir riski, ar kuriem ir saskārušies un kurus ir atrisinājuši neskaitāmi uzņēmumi. Tāpēc nav iemesla, kāpēc jūs nevarētu saskarties un atrisināt tās pašas problēmas. Ja vēlaties sīkāk izprast, kā šos jautājumus var pārvaldīt, jūs atradīsiet atbilstošu video šajā YouTube atskaņošanas sarakstā. Tagad tas nenozīmē, ka jaunu eksporta tirgu atvēršanā nav izaicinājumu. Tādi ir. Nākamajā slaidā mēs tos izklāstīsim, un pēc tam nākamajā slaidā paskaidrosim, kā šos izaicinājumus var pārvaldīt. 6 patiesie izaicinājumi starptautiskajā tirdzniecībā ir šādi. Starptautisko pircēju un piegādātāju savienošana. Kā jūs iepazīstaties? Starptautiskā komunikācija. Tas nav vienkārši viss jāpārtulko. Riska samazināšana un pārvaldība. Ir papildu operacionālie riski, un jums jāveic soļi, lai tos samazinātu un pārvaldītu. Loģistika un piegādes ķēdes pārvaldība. Ir papildu jautājumi, taču tos ir viegli atrisināt. Izmaksas, finansējums un cenu noteikšana. Jums ir papildu izmaksas un finanšu jautājumi, kas jāizvērtē un jāiekļauj. Tomēr, ja rīkojaties pareizi, šeit nav nekā, par ko pārlieku uztraukties. Dokumentācija un digitalizācija. Jā, eksportējot preces, būs nepieciešama papildu dokumentācija. Tāpat jums ir jāpārliecinās, vai jūsu digitalizētie dokumenti un paraksti ir derīgi eksporta tirgos. Tagad aplūkosim, kā jūs varat atrisināt šos izaicinājumus. Mēs esam sagatavojuši īsus video, kas iekļauti šajā atskaņošanas sarakstā un aptver visus šos izaicinājumus. Īsi iziesim tiem cauri.
Starptautisko pircēju un piegādātāju savienošana. Kā jūs iepazīstaties? Mēs esam sagatavojuši video pircēju un piegādātāju savienošana, lai izskaidrotu jums pieejamās iespējas. Starptautiskā komunikācija. Tas nav tikai jautājums par visu iztulkošanu. Video komunikācija apskata jūsu iespējas. Noskatieties video starptautiskā komunikācija. Riska samazināšana un vadība. Pastāv papildu operacionālie riski, un jums ir jāveic pasākumi, lai tos samazinātu un pārvaldītu. Taču jāteic arī tas, ka eksports patiesībā samazina jūsu uzņēmuma risku, samazinot atkarību no vietējā tirgus. Noskatieties video riska samazināšana un vadība. Loģistika un piegādes ķēdes vadība. Būs daži papildu jautājumi, ar kuriem jums nāksies saskarties, taču tos ir viegli atrisināt. Noskatieties video starptautiskā loģistika. Izmaksas, finansēšana un cenu noteikšana. Jums būs jāizvērtē un jāiekļauj savā cenu politikā papildu izmaksas un finansēšanas jautājumu. Tomēr, ja veiksiet pareizos soļus, šeit nav par ko pārlieku uztraukties. Noskatieties video izmaksu aprēķinu. Dokumentācija un digitalizācija. Jā, eksportējot preces, būs nepieciešama papildu dokumentācija. Tāpat jums ir jāpārliecinās, vai jūsu digitalizētie dokumenti un paraksti ir derīgi jūsu eksporta tirgos. Noskatieties video starptautiskās tirdzniecības digitalizācija. Jūs pamanīsiet, ka šajos video tiek minēti dažādi tiešsaistes pakalpojumi. Visus šos pakalpojumus atradīsiet eksportētāju almanahā, kā arī aprakstos zem katra video. Saite uz eksportētāju almanahu ir norādīta aprakstā zemāk, un jūs varat piekļūt šiem resursiem bez maksas. Jums pat nav jāreģistrējas. Ja, kā es ceru, mēs jūs esam pārliecinājuši vismaz apsvērt, kādi soļi būtu jāveic, lai atvērtu savu eksporta potenciālu, tad iesaku noskatīties video pirmie soļi. Saite uz to ir tieši šeit. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mums sazināties tieši, droši dariet to. Mūsu mājaslapas adrese un mans e-pasta kontakts ir redzami šajā slaidā un arī aprakstā zemā. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības izaugsmes iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja jums ir kāds pazīstams, kuru tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti.